Pagājušajā nedēļā grupa Latvian Blues Band un Vitas Blūza klubs mūs uzaicināja uz kluba 10. sezonas atklāšanu un grupas Latvian Blues Band 10. jubilejas iesildīšanas ballīti kopā ar ciemiņiem un blūza meistaru no Amerikas Savienotajām valstīm Džimiju Laufsonu. Pirms koncerta pagumām papļāpāt gan par blūzu, jubilejas koncertiem 15. un 16. oktobrī, dzīvi un meitenēm. To gaidīšana ir tā jocīgi. No vienas puses gaidi, no otras puses tomēr ir bišķiņ tāds iekšā patīkams, bet ir tā kā izjūtas dažādas. Šajā klubā netrūkst fotogrāfiju ar tevi un skatāmies, tu esi pa šiem gadiem mainījis savu imidžu. Jā, tā ir viena lieta, ko es esmu darījis laikam konstanti un visu laiku un pilnīgi dažādas. Man liekas, ka es esmu darījis, teiksim, ar matiem visu, ko vien var darīt un nedarīt. Vienīgais, kas dredi man nav bijuši, tas ir vienīgais. Tad varbūt uz 15 gadiem. Es pat, jā, mēģināsim, jā. Tad, ja būtu jāizdod tāds fotoalbums pa šiem 10 gadiem, kas ir noticis, tad tu būtu spilgtākais, jā? Vai kā ir ar pārējiem grupas dalībniekiem? Tādā imidža ziņā, tādā vizuāli, varētu būt. Es negribu tā roku uz sirds liekot apgalvot, bet varētu būt, ka tā, jā, jo man ir, mums principā tas, kas tev sienām, ko jūs visu redzat, un mums ir katram pašam mājās, ar katru mākslinieku, ko mēs esam spēlējuši individuālās bildes un grupas bildes, tā, ka to čupu pāršķirsti, tā, ir smieklīgi, jā, tā no pirmās dienas paskatīties, kas ir noticis un kā tu izskatījies pirms 10 gadiem, un viss tas posmiņš, kas ir bijis, ir. Jāsaka tā, aug buciņš, aug gradziņi, jā, un kā kuram, jā, es tā kā savu buķetu cenšos ieturēt, jā. Stilu. Jā, tieši tā. Bunzinieks te vairāk izceļās, arī trombonis ar no matiem ir šķīries, nevis pa visam, bet bišķiņ, jā. Saprats, ka baigi grūti ir kaut kā tā, pūst un lien un traucē un tam līdzīgi. Bet es domāju, tas nav pats galvenais, kad ir mainoties imidžam, arī ir mainījies mūzikas spēlēšanas līmenis un tikai uz to labāko pusi, uz to profesionālitāti vairāk. Ja tev būtu tagad jāatskatās pirms 10 gadiem, tev bija kaut kur domās, ka jūs būtu šovakar šeit un ka viss tā ir noticis, kā ir noticis? Zini, kā teikšu tā, kad arī pirms 10 gadiem arī tas mērķis arī vairāk vai mazāk bija, kad jau viņš tika uzstādīts tad, kad mēs tikko sākām čubināties un darīties vienīgais. Tad tas darbs bija tik ļoti daudz un mēs mēģinājām katru dienu. Protams, lai kaut ko sasniegt, ir jādarbojas, bet galvenais ir mērķis. Un, ja teiksim, atskatoties uz šodienu, tad es varētu salīdzināt tā, ka ar to sākumu viņam tagad ir 10 gadi, tas principā, ja saka, citi ar salīdzinu, tagad jā, kaut kas ir, vēl nekas nav sasniegts, tas ir līdzvērtīgi kā zīdēni sāk rāpot tikai, jā. Aptuveni uz to, tieši tā, mūsu dzīvo, mūsu mācies. Tā kā viss notiekās un 10 gadi, tas ir tikai pats sākums un tikai priecājamies par to, kad Latvijā ar blūzu var 10 gadus nodzīvot un nodarboties, un mēs, ticiet man, turpināsim.